ilgi solītais sprediķis. Tas būs jums pārsteigums. Halleluja. Es apsolīju šo svētdienu runāt, mācīt par ko? Kurš atcerās? Tātad noteikumi, nosacījumi, lai mēs varētu atvērt savus mājas grupiņas. Katrs. Taču pagājušā svētdienā mēs visi uzzinājām, ja mācījāmies. Par ko? 27 iemesli, kāpēc atvērt savu mājas grupiņu. Un tie 27 iemesli bija absolūti pietiekoši, lai saprastu, ka Dievs grib. Saki, Dievs grib. Amen. Tie bija pilnīgi pietiekoši, lai saprastu, ka Dievs grib, lai tu atvērtu savu mājas grupiņu. Jo tas ir, es neatkārtošu visu punktus. Tas ir vajadzīgs gan tev pašam, lai Dievs tevi varētu pilnvērtīgi svētīt un vadīt, gan arī tiem cilvēkiem, kuriem jānāk pie Kristus. Jo tas ir pats efektīvākais veids, kā sludināt evaņģēliju. Pilnīgs veids. Amen? Dievs ir labs. Tad šodien nosacījumi, lai atvērtu savu mājas grupu, taču tas nav nosaukums. Nosaukums ir, klausies, nosacījums. Tas arī nav nosaukums. Nav nosacījumi, lai atvērtu mājas grupu. Ir tikai viens nosacījums, lai atvērtu mājas grupiņu. Izdari to! Krieviski ļoti labi skan. Сделай это! Sandija, pasaki vāciski. Mahdas. Mahdas! Pareizi? Mahdas! Сделай это! Izdari to. Just do it! Spāniski kāds. Wow, Inga? Kur Inga? Franciski, pasaka, un tā. Fais-le. Fero. Fais-le. Grūti atkārtot. Fero. 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 Ja? Galīgi nepareizi. Le. No. Fero. Ja. Fero. Franciski ļoti nepārliecināti. Fero. Fero. Angliski ļoti labi. Just do it. Just do it. Krieviski. Сделай это. Tas jau tā pa. Bratан. Сделай. Мы его сделали. Sportisti tā saka. Kad komanda uzvar otru, mēs viņus, mēs сделали. Kā sporta komentātori arī bieži. Tie ir ņemami. Ņemami. Komanda, kur aprēķinājuši, var vinnēt. Tos var ņemt. Tātad izdari to. Ir tikai viens noteikums. Izdari to. Un šis prediķis nav tikai par to, kā atvērt savu mājas grupiņu. Pamatā jā. Taču mums katram ir kaut kādas lietas, kuras ir jāizdara. Ir kaut kādas lietas, par kurām mēs sapņojam un nevaram izdarīt. Es tev šodien saku, izdari to. Izdari to. Latviski vispār skan labi. Izdari to. Nav slikti, vai ne? Juliāna, kā ir? Latviski patīk? Un krieviski? Arī labi. Es aizmirsu, kā bija vāciski.
Vāciski arī ļoti labi ir. Mahdas. Ja? Mahdas. Mahdas. Izdari to. Mahdast. Hello. Сделай это. Izdari to. Ir labi. Izdari to. Vairāk vai mazāk mēs visi zinām, ka Dievs grib mūs svētīt un grib mums dot. Bībele ir pilna ar apsolījumiem. Dievs grib mūs svētīt, ka esam absolūti brīvi. Visi mūsu grēki ir piedot, un viņš negrib, ne tikai viņus piedot, viņš grib no tiem atbrīvot, no katra grēka. Viņš grib darīt tev brīvu no katras atkarības, jebkādas atkarības. Un cilvēki, draugi, kļūst atkarīgi no jebkā. No jebkā. Kas viņus pavērdzina. Dievs grib, ka tu dzīvo ilgu mūžu, ka tu dzīvo mērķtiecīgu dzīvi, jēgpilnu dzīvi. Un tā ir Dieva svētība. Dievs grib tev veselību. Veselību. Ja es lasu Bībelē, Dāvids, Mūzes, Ābrahāms, Jēkabs, Īzaks, Jāzeps, viņi visi nomira sirmā vecumā. Un viņi nenomira no plaušu karsoņa. Viņi nenomira no tuberkulozes. Viņi nesajuka prātā. Viņiem neaizvērās jumts. Reizēm tikai. Viņi bija bagāti. Tu vari būt finansiāli svētīts. Finansiāli svētīt. Dievs grib finansiāli svētīt. Tāda ir viņa griba, tāds ir viņa plāns viņa bērniem. Dievs grib darīt tevi iekšēji stipru, spēcīgu, bagātu, iekšēji bagātu. Viņš grib sakārtot tavas emocijas, emocionāli. Kad tu spēji pārvarēt jebkādas dzīves grūtības un šķēršļus savā ceļā, tās ir Dieva svētības. Viņš grib tevi lietot, lai glābtu cilvēkus, lai izmainītu pasauli. Kā minimums tos cilvēkus, kas tev apkārt. Kā minimums. Un labākais veids, kā to izdarīt, mēs zinām, ir atvērt savu mājas grupiņu, kur ne tikai tu vari stāstīt, liecināt, bet reāli mīlēt cilvēkus un aprūpēt viņus un darīt par mācekļiem, par Kristus sekotājiem, ne par saviem, bet par Kristus sekotājiem. Izglābt no mūžīgas pazušanas, ievest mūžīgā dzīvībā. Bībele ir pilna ar Dieva svētībām, ar Dieva gribu. Jo vairāk es Bībeli lasu, jo vairāk es nav piemērota vārda. Fascinējoši. Šis vārds ir fascinējošs. Pasaka vāciski, fascinējošs. Faszinierend. Fascinierend. Bībele. Pareizi. Bībele. Šis vārds ir fascinējošs. Es katru dienu to lasu un es brīnos. Es brīnos par to. Par tiem apsolījumiem, par tām Dieva svētībām, ko viņš man grib dot. Halleluja! Wow! Taču, lai viņas dabūtu, ir kaut kas jāizdara no savas puses. Un tāpēc sprediķis šodien saucās izdara to. Izdara to un paņem to. Dievs ir apsolījis, tu zini viņa gribu, ej un paņem to. Un ir viena lieta, kur mēs atduramies, kāpēc mēs nevaram paņemt. Kāpēc mēs nevaram izdarīt to un paveikt to. Ir viena lieta. Cilvēks ir tikai cilvēks. Bībele saka, viņš ir tikai kā ēna. Viņa mūžs ir kā vēja plūsma. Te viņš šodien ir, rīt viņš vairs nav. Un cilvēka spēks ir reāli ierobežots. Kaut arī cilvēks savā spēkā spēj daudz. Ir cilvēki, kas savā spēkā tiešām, kam ir paveicies, kurus ir vecāki ir audzinājuši, pareizi virzījuši, viņi spēja labāk
pastāvēt šajā dzīvē. Taču ir cilvēki ar mazvērtību, ar atstumtību, kas pārsvarā ir katram, vairāk vai mazāk. Bet ja kādam ir paveicies, un šī atstumtība un mazvērtība ir mazāk viņa pieredzējis, piedzīvojis, un viņš jūtās pārliecinātāks šodien, viņš vairāk spēja arī paveikt. Spēja, ja viņš to dara. Un lūk, cilvēkam pietrūkst sava spēka, lai izdarītu kādas lietas. Un te ir svarīgi saprast, ka mums ir vajadzīgs Dievs. Saki, Dievs. Tad, kad tu ej un kaut ko dari, un tu nevari to izdarīt, vainīga būs iespējams tava mazvērtība un mazticība. Tad, kad tu ej un nevari izdarīt, tas norāda, ka tu netici tam, ka tu to vari izdarīt. Ja tu tici, ka tu to vari, tad tu to izdari. Tad, kad es eju un daru un ticu, ka es varu, tad es to izdaru. Сделай это. Ferlu. Jo labāk. Pārsvarā mēs visi atduramies. Atduramies pie tā, ka mēs nevaram. Mēs kaut ko darām, mēs zinām, Dievs grib to dot. Tas ir Dieva prāts, labākā gadījumā Dieva prāts. Mēs ejam, mums neizdodas. Mums neizdodas tāpēc, ka mēs neticam, ka mēs to varam. Un mēs neticam tāpēc, ka mēs jūtamies mazvērtīgi un nevarīgi. Un mēs neticam, ka tas ir iespējams. Punkts. Ja es ticu, Dieva vārds saka, tad es sacīšu šim kalnam pārslies no šejienes uz turieni, un viņš pārcelsies. Just do it. Ferlu. Izdari to. Сделай это. Ja tu dari un tu nevari, tas nozīmē, ka tu netici, ka tu vari. Vai nav tā, ka es saku? Ka ir kādas lietas, mēs sakām, mācītājs sludināja, Bībelē es lasīju, grāmatā lasīju, es pats sapratu, vajag darīt. Tas var būt jebkurā sfērā, finanses sfērā, ģimenē, grupiņā, rakstura lietas, tā joprojām. Un tu zini, kas ir jāmaina, kas ir jāizdara. Un tu dari. Rezultāts 0. Kāpēc? Tāpēc, ka tu dari neticēdams, ka tu to vari. Ūdens vārās tikai pie 100 grādu temperatūras. Sildi ūdeni, tu dari, viņš nevārās. Ūdens vārās pie 100. Tad, kad tu tici, ka tu vari, tad tu izdari to uz 100. Ja tu netici, ka tu to vari, tu neizdari savu darbu līdz galam, un tas nenes augļus rezultātus. Vai nav labi? Vai nav skaidri? Sprediķis šodien. Tēma. Izdari to. Pasaka 3 cilvēkiem. Izdari to. Halleluja. Uzreiz mēs tagad labāk jūtamies. Pavisam labi jūtamies. Es esmu pārliecināts, es beigšu savu sprediķi. Tu pavisam labi jutīsies. Un cerams, ka uz ilgāku laiku. Ka tu ne tikai šeit sapratīsi, ka tu vari to, ko tu nevari. Ka to, ko tu nevari, tu patiesībā vari. Tagad tu sapratīsi šeit, es ceru, ka tu neaizmirsīsi to izjūt šeit padarbību. Ka neatnāk saka, ka kārtējies zaglis, kāds cilvēks vai kāds cits, kāda apstākļa, kas tev centīs ieskaidrot, ka tu nevari. Es gribu, lai tu atceries, ka tu to vari. Izdari to. Loģiski domājot, lai mēs varētu izdarīt to, ko mēs nevaram, ko man vajadzētu jums iedot šodien? Ticība tam, ka tu vari. Kā lai to iedod? Es pats to nevaru iedot. Bet man ir Dieva vārds. Man ir Dieva vārds un Dieva gars un Dieva spēks. Es došu tev to. Un es gribu, ka tu paņem.
Pirmkārt, mums ir jātiek galā ar mazvērtību. Un jāsaprot, ka tu, kad tu darīsi Dieva vārdā un darīsi uz 100 un ticēsi, ka tu vari, tu to izdarīsi. Saka, es to izdarīšu. Mūzus. Kurš ir dzirdējis par tādu Dievu vīru Mūzus? Var rokas pacelt. O, ļoti labi. Visi ir dzirdējuši par Mūzu. Mūzus neapšaubāmi vecās derības lielākais cilvēks. Vispār. Viņš ir Bībelē ievērojamākā personība. Ārpus Kristus. Ārpus paša Dieva. Viņš ir minēts vecajā derībā 767 reizes. Jaunajā derībā 79 reizes ir minēts Mūzus. Viņš ir vispār ne tikai Bībeles varonis, viņš ir iegājis pasaules vēsturē kā viens no lielākajiem un spēcīgākajiem cilvēkiem, kurš paņēma saujiņu vergus un padarīja par brīvu tautu. Saujiņu mazvērtīgus vergus. Kas viņš bija? Vienā personā. Tu padomā, ko Bībele vispār runā par praviešiem, par evaņģēlistiem, par apustuļiem, par ķēniņiem, par priesteriem, par tā tālāk. Kas bija Mūzes? Viss tas vienā personā. Bez maz vai Dievs. Bez maz vai Dievs, tu paklausies. Viņš bija vienā personā, bija pravietis, vadītājs, tautas tēvs, vienlaicīgi ķēniņš, likumdevējs, priesteris, gans, tiesnesis, aizlūdzējs un brīnumdars vienā personā. Cilvēks, kas neticami smagos apstākļos vergu grupu padarīja par tautu, kas vēl šodien ietekmē pasaules vēsturi. Kas šodien ietekmē tevi. Šobrīd, šajā brīdī. Pateicoties Mūzum, tu esi šeit un tu esi dziedināts. Lūk, kāda ietekme. Viņš nodzīvoja 120 gadus. 40 gadus viņš auga un dzīvoja faraona namā, Ēģiptē. Ēģiptes princis. 40 gadus viņš bija Midjānā kā bēglis. Un 40 gadus viņš veda ārā Izraēlu tautu no Ēģiptes. Kopā 120 gadu pa 43 reizes. Lūk, kāds dievvīrs. Dievs bija ar viņu. Mācītāji, kāds man sakars ar Mūzu? Es neesmu ne pravietis, ne gans. Es neesmu nekāds ķēniņš, nekāds priesteris, es te neesmu tev te. Da vispār es nekas neesmu, es neko nevaru. Un vispār man viss no rokām laukā krīt. Lai kā es cenšos, man atkal nesanāk, man neizdodas. Lai kā es cenšos sevi savākt, man nesanāk. Lai kā es cenšos vest cilvēkus pie Kristus, man neizdodas. Lai kā es cenšos, man nesanāk. Laikam man nav lemts. Laikam es kaut kāds tāds uztaisījis nepareizs. Audzināts kaut kādas traumas vēl joprojām ir, un es nezinu, varbūt uz kādu inkontrēju šaut vēl reizīti. Bet jau 9 inkontros esmu bijis. Man nav vairs ticības, ka kaut kas var mainīties. Es nezinu, vai varbūt jāpamaina draudze ir. Jāpamaina draudze. Noteikti, jā. Tā ir labā ideja. Vienīgā cerība. Bet varbūt mācītājs vainīgi pie tā visa ir. Nē, mana mamma, nē, mans grupu vadītājs droši vien, jā. Šādi, tādi. Kas tā par draudzi vispār tāda? Paskatieties uz visiem tiem, kas sanākuši te. Kur es esmu? Kur es vispār atrodos? Ko es šeit daru? Es cerēju, ka viņi man palīdzēs. Palīdziet man! Mīliet mani! Palīdziet man!
šajā draudzē ir par maz mīlestības. Par maz. Par maz. Jāpamaina draudze. Varbūt vairāk pamīlēs mani tur. Nu, vismaz pirmajā laikā. Kamēr izkodīs, kāds es esmu. Kamēr viņi sapratīs, daži mēneši paies. Un varbūt... Nē, es iešu uz to draudzi, jo tur, es zinu, ka tur neviens par mani neinteresēsies. Es varēšu sēdēt aizmugurē mierīgi un nekādas problēmas nebūs. Man pat vārdu neuzprasīs, kā mani sauc. Un man tas vārds ir tik pretīgs vārds man ir. Man tā nepatīk mans vārds. Man tā nepatīk savs izskats. Kājas līgas, pirksti pa garu. Deguns pa mazu. Augums un tā tālāk viss. Es sevi ciest nevaru. Labi, pietiek. Pietiek. Izdari to. Lafel. Nē, galīgi garām jau. Kā bija? Fellow. Izdari to. Mūzes. Par Mūzu es runāju tādā sakarā, ka viņš bija tāds pats kā tās cilvēks, kā es tikko attēloju. Mazvērtīgs. Savās acīs. Es nedaudz no Bībeles centīšos to pastāstīt. Mūzes piedzima laikā Ēģiptē, kad faraons, Ēģiptes ķēniņš, tad Izraels bija Ēģiptē, kā daļa no Ēģiptes tautas. Un Ēģiptiešu faraons, jeb ķēniņš, izveda tādu politiku pār ebrejiem, lai viņi nevairotos. Kāpēc? Viņam bija pamats bažīties, ka ebreji ļoti vairojās, jo viņam jau tās mērķis bija augļoties un vairoties. Kalpot Dievam, augļoties, vairoties, piepildīt zemi. Faraons, tātad šie ebreji dzīvoja viņa teritorijā, baidīdamies par savu tautu, par savu drošību, drošības apsvērumu dēļ, pavēlēja nogalināt katru jaundzimušo zēnu. Katrs jaundzimušais bija jānogalina. Arī šodien ir tādas idejas un cenšas kaut kur to jau iefiltrēt, kā sterilizācija un tam līdzīgas lietas. Nu, aborts, tas viss tas pats arī ir līdzīgas lietas šodien, kas vēl gan nav tādos apmēros kā Ēģiptē. Lūk, Mūzes piedzima ebreju ģimenē. Viņš bija jānogalina. Kā viņš bija jānogalina? Viņš bija jāslīcina upē, Nīla. Tātad viņš piedzima. 3 mēnešus viņš bija pie mātes savā ģimenē, mīlēts. Un pēc tam vecāki likuma spiesti, saprata, ka vairs nespēs noslēpt, ielika Mūzu groziņā un palaida pupi. Viņš jau pirmajos 3 mēnešos tika atstumts no savas ģimenes. Viņš tika atstumts no savas ģimenes. Mūzus atstumtais. Tu zini to, ka katra problēma, kas tev ir šodien, ir no atstumtības. Pamatā. Katram pamatā ir atstumtība un tam sekojošs ļaunums un nepiedošana. Pamats visai demonizācijai. Pamats visai mazvērtībai un arī augstprātībai un arī egoismam un arī varas kārai un visiem citiem grēkiem. Pamatā ir atstumtība. Pasaki atstumtība. Atstumtība ir pamatā. Ko cilvēks jau bērnībā, kad cilvēks jau ir pieaugušāks, viņu tik viegli vairs nevar ievainot, bet arī pieaudzis būdams cilvēks saņem šo garu, atstumtību, kas izraisa ļoti daudz negatīvas lietas cilvēku dzīvē. Ļoti daudz, masveidā. Viņu atstūma jau bērnībā. Taču Dievam bija citi plāni.
Ēģiptes princese kopā ar savu, kas viņas tur skaitījās? Rotaļu biedreris tur, bariņš savs. Upē, pie upes tur mazgājās, tur darbojās. Un skatījās viens no ebreju bērniem. Tas bija visiem zināms, ka tie bērni pa upīti, tie ebreju bērni. Tie, kas viena paši tur peld. Grozos. Un šī princese iežēlojās par šo mazo bērniņu un ņēma pie sevis un audzināja. Rezultātā Mūzes nonāca 40 gadus, viņš nonāca faraona namā. Viņš tika audzināts pēc visām eģiptiešu gudrībām. Labākā izglītība un tā tālāk un visā tālāk. Taču astumtība viņam palika. Viņam bija viss. Dzirdi? Iedomājies, princeses dēls. Tik varens lielvalsts kā Ēģiptes. Dēls. Absolūti viss viņam bija. Taču šī astumtība, ko viņš saņēma, tā palika, kas izraisīja mazvērtību. Ēģiptieši mācīja pašiem būt stipriem. Tik galā ar problēmām. Un tā tālāk un tā joprojām. Arī šodien psiholoģija, ja tu griezies pie psihologa, arī viņš tev var palīdzēt uzticēt nedaudz galvu uz augšu. Taču, ja tev ir mazvērtība, astumtība, nekas nepalīdzēs. Nekāds psihologs nespēja atbrīvot tevi no astumtības gara. Tas paliek. Un lūk, pēc 40 gadiem, es neiedzināšu sīkumos, bet viņš zināja, ka viņš ir ebrejs. Un viņš redzēja, ka viņa tautas brāļi cieš, viņi tika verdzināti, smagos darbos, cēla tās piramīdas un tā tālāk visus. Viņi bija vergu stāvoklī, ļoti smagā stāvoklī. Jo eģiptiešu faraons, tā politika bija vienkārša. Smagi darbi un tā tālāk, lai tie ebreji nevairojās. Nospiest viņus, iznīcināt. Viņš redzēja viņu stāvokli. Un viņam bija vēlēšanās palīdzēt. Un viņš redzēja, kā kāds eģiptiešu sargs sit viņa tautas brāli ebreju. Mūzes paskatījās, neviena nav. Pielietoja savas Ēģiptes gudrības un savas Ēģiptes principus, ko viņš bija mācījies, un nogalināja viņu. Nogalināja to cilvēku, kurš darīja pāri viņa brālim. Tas bija vienīgais veids, kā viņš saprata, kā var izsināt problēmas. Tu zini, ka cilvēkiem, kuriem ir mazvērtība, ir divas galējības. Viena, viņš ir pilnīgi inerts. Pilnīgi inerts. Viņš jūtās tā, viņš domā tā, ka viņš nespēja, viņš neko nedara. Viņš pat neiesāk neko darīt. Taču ir tāds tips cilvēks ar astumtību, kuri kompensē savu mazvērtību ar to, ka viņš demonstrē savu pārākumu un varu pār citiem. Piemēram, Hitlers. Viņš pieņēma darbā šoferi automašīnai, ar ko viņš brauca. Par viņu Hitlers tā bija maziņš. Un šoferi pieņēma darbā vēl maziņāku, viņam bija jāsēž vēl uz čemodānu. Iedomājies, Hitlers pieņēma darbā mazu šoferīti. Kāpēc? Lai viņš justos kaut cik normāls. Kaut cik normāls, kaut kā jākompensē. Lūk, kāds ļaunums caur Hitleru pasaulē. Caur šo Hitlera mazvērtības kompleksu cilvēkam, ar kur viņš nav ticis galā, rezultātā viņš demonstrēja savu varu, ne tikai sev tuvākiem cilvēkiem, bet pasaulē. Un pēc tam izdarīja pašnāvību. Viņš uzskatīja, ka vācu tauta ir viņa sieva. Viņš ir tēvs. Kāda kompensācija mazvērtībai? Un ja tauta padodās, tad tauta nav tiesības dzīvot vairāk. Viņš pazudināja ne tikai daudz citas tautas, bet arī savu tautu. Lūk, tas bija veids, kā Mūzes kompensēja savu mazvērtību. Nogalināja Ēģiptieti.
Vēl pēc kāda laika Mūzes skatās, atkal viņš redz, 2 ebreji savā starpā cīnās. Dara pāri viens otram. Un Mūzes iejaucās. Un šie ebreji saka viņam, kas tevi mums iecēls par tiesnesi? Vai tu gribi arī mūs nogalināt, tāpat kā tu Eģiptieti? Ebreji visi jau zināja. Un ne tikai. Tas jau bija, viņa brāļi bija parūpējušies. Lai visi to zinātu jau. Viņi atstūma Mūzu. Viņu bērnībā atstūma, viņa paša tauta viņu atstūma. Viņa paša tauta viņu atstūma. Mūzes bija ļoti ievainots. Šī atstumtība vilkās viņam līdzi. Kas izraisīja mazvērtību un sajūtu, ka viņš nespēja un viņš nevar. Un kaut kādā veidā, kādos brīžos viņš kaut kādā to kompensēja ar kaut kādā citos veidos. Kā piemēram nogalinot Eģiptieti. Tauta viņa atstūma. Un kad viņš saprata, ka tā lieta ir zināma jau faraonam, viņam bija jābēg trimdā. Lūk, viņš bēg pēc 40 gadus ilgas esības uzturēšanās faraona namā, viņš bēg tūkstnesī. Kārtējo reizi demonstrēja savu spēku, izlādams tur ganu meitenes, kas nāca pēc ūdens no, tur nestāstīšu, bet atkal demonstrēja savu spēku, iegūst midjāniešu priesteru labvēlību un ņem pagānu meiteni par sievu, priestera meitu, midjānu priestera meitu, midjāniešu tā tauta, kas vēlāk kļūst un Izraēla ienaidnieks ap citu. Un tūkstnesī viņš dzīvo tur, pie midjāniešiem dzīvo 40 gadus. 40 gadus. Un pēc 40 gadu viņam 80 gadu vecumā. Iedomājies, 80 gadu vecumā. Viņš joprojām ir mazvērtīgs savās acīs. Viņam ir ģimene. Viņam ir atkal kārtējo reizi, viņam diezgan labs stāvoklis, priestera meita par sievi ir. Labvēlība priestera acīs. Un reiz 80 gadu vecumā viņš redz ērškrūms deg. Viņš iet to skatīties. Liesma ir, bet uguns nav. Degošs ēršu krūms, jeb, precīzāk sakot, viņš deg, bet nesadeg. Un Dievs atklājās viņam, uzrunā Mūzu. Un Dievs skaidri izklāst savu plānu. Es tevi esmu izrazējis. Ej un izved man tautu no Ēģiptes zemes. Ej tos vergus un padari viņus par normāliem cilvēkiem. Ej un panāc to, ka faraons atlaiž Izraēlu un izved viņus no turienes. Neiespējams uzdevums. Ko Mūzes atbild? Mūzes saka, bet kas ar mani runā? Kad es iešu pie viņiem, ko es teikšu, ar ko es esmu runājis? Kas man ir sūtījis? Atruna. Kas man ir sūtījis, ko es teikšu? Dievs saka, saki, Jahve tevi sūta. Dievs, es esmu. Ej, runā ar Izraēļu vecajiem un izved tautu. Un viņš pat dod skaidrs norādījumus, kā to darīt. Mūzes turpina. Viņš saka, man neveikla mēlē, es nevaru runāt normāli. Dievs saka, es esmu ar tavu muti, ej un runā un izved. Uz visu, ko Dievs viņam saka, viņam ir atruna. Un pirmā atruna viņam bija, kad Dievs teica izved, pirmā bija, kas es tāds esmu? Kas es tāds esmu? Bet Dievs saka, ej, es esmu ar tevi. Nav svarīgi, kas tu esi, es esmu ar tevi. Ej un izved. Nemāk runāt, nevar to, ko lai es saku, tīri piri. Cilvēks ar mazvērtību. Vai kāds kaut ko saprot? Vai saprot kāds kaut ko? Cilvēks ar mazvērtību, kad Dievs aicina viņam darīt to, viņš nedara. Kāpēc? Kas es tāds esmu? Un zini, kas bija pēdējais piliens?
Mūzes saka, tas lietas man ir mierā, sūdzi kādu citu. Sūdzi kādu citu. Lieciet mani mierā. Lai Jensīs to izdara. Dainis, lai dara. Indra, lai viņi dara. Es sēdēšu un vērošu, kā viņi dara. Kā man patīk sprediķi. Vai cik laba draudze. Kā man patīk sēdēt un vērot, kā viņi visu dara. Ir no kā mācīties. Mazvērtība. Un tad, kad viņš pateica sūti kādu citu, tad Dievs sadusmojās. Dievs sadusmojās. Saka, Dievs dusmojās. Tur nav tā precīzi rakstīts, ka viņš ļoti nobijās. Bet es tā saprotu, viņš sapratā. Nav varianti. Jāiet. Ir jāiet. Un Mūzes gāja. Un Mūzes runāja. Un tas bija process 40 gadu garumā. Viņš izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes, atstājies sev pēcnācēju Jozuā, kurš ieveda Izraēlu apsolītajā zemē. Amen. Un viņš to izdarīja. Saki, viņš to izdarīja. Un tu esi šodien šeit. Un iemesls, kāpēc tu kaut ko nedari, jo tu netici, ka tu vari izdarīt. Tad tev ir jāzina, nav svarīgi, kā tu jūties. Nav svarīgi, ka tu domā, ka tu nevari. Ir svarīgi zināt to, ko Dievs teica Mūzum. Ej, es esmu ar tevi. Saki, Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Tajā brīdī, kad tu ej, izpildīt viņa uzdevumu, viņš ir ar tevi. Un neiespējamais tev kļūst iespējams. Un tu visu spēj tā spēkā, kas tevi dara stipru. Ja Dievs ir ar tevi, tad kas ir pret tevi? Un kas ir pasaules uzvarētājs? Ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, vai tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad tu esi pasaules uzvarētājs. Tu esi uzvarējis, jo lielāks ir tas, kas ir tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Jo Lukas 10:19 skaidri rakstīts. Redziet, es jums esmu devis spēku, kā varat staigāt pār čūskām un skorpioniem un pār ikvienam ienaidnieka spēkam. Un tas jums nekā nekaitēs. Tas jums nekā nekaitēs. Jo tev Dievs ir devis spēku, jo Dievs ir ar tevi. Saki, Dievs ir ar mani. Pasaka kaimiņam 3. Dievs ir ar tevi. Wow! Dievs ir ar tevi. Un kad tu iesi, tad tu izdarīsi, jo Dievs ir ar tevi. Wow! Woo! Izdari to. Izdari to. Liekam jaunu bildi iekšā. Otrs cilvēks Bībelē. Gideons. Par viņu gan mēs daudz nerunāsim. Par viņu rakstīts Soļu grāmatā 6. 7. nodaļa. Tie paši midiānieši, pie kuriem Mūzes 40 gadus bija piemitis, tie paši bija apsēduši Izraēlu tautu, bija okupācija, laupīšanas, kā jau karš. Un Izraēls bija zaudētājs. Un Gideons, viņa tēvs bija Bāla priesteris. Gideons kuļ labību. Kur? Vīnes piedē. Tas būtu tāpat kā tu. Es pat nemāku pateikt, ko tu. Viņš nodokļus negribēja dot. Viņš negribēja maksāt nodokļus. Zini, kāpēc? Midiānieši bija uzlikuši tādu slogu viņiem, ka bija jāslēp pienākumi, jo viņi nespēja izdzīvot, viņi tika aplaupīti. Un viņš vīnes piedēja kuļu labību. Vīnes piedēja nekuļu labību.
Un tur ir skaidri rakstīts, ka viņš to darīja tāpēc, lai paslēptu tos no midianiešiem. Un Gideonam, viņš tur kuļ, ja vīnas piedēja, un pēkšņi Dievs atklājās. Tur rakstīts, kā tas notika. Un arī viņš saka, ej, un ved cīņā Izraēla, un uzvari midianiešus. Ej un izdari to. Ej un izdari. Saki, ej un izdari to. Ej un izdari to. Un Gideons saka, kas ar viņu runā pirmkārt? Viņam ir šaubas, tāpat kā Mozum, par to, vai tas ir Dievs, kas ar viņu runā. Viņš šaubās. Viņš saka, bet kur tad visi tie brīnumi ir? Par ko tēvi stāstījuši? Kur tad viņi visi ir? Kāpēc tam man jāguļ tā labība te? Kāpēc tam mums visi esam tādā problēmā? Dievs jau saka, mūsu grēku dēļ tas notiek. Viņš saka, ej ar šo savu spēku un izdari to. Ejam tālāk. Gideons. Dievs saka, ej un izdari to. Bet Gideons saka, bet es esmu no nabagākās cilts. Un es esmu pats jaunākais ģimenē. Jaunākais dēls bija tas, kurš neko, vismazāk viņš kaut ko varēja. Vismazāk resursu viņam bija, jo visu mantoja tēva biznesu, visu darīšanu mantoja vecākais dēls. Kas es tāds esmu? Kas es tāds esmu? Kas es tāds esmu? Nabagākais un jaunākais. Mazvērtība. Vēl viens solis ar mazvērtību. Sīkums nestāsti, lasiet paši. Dievs viņu pierunā. Dievs viņu pierunā, un viņš iet, un viņš ar 300 cilvēkiem, ar 300 karavīriem, vadot 300 karavīrus, pieveic armiju, kā Bībelē rakstīts, kamieļi tur bija kā, jūga, ka tu saskaidīt nevarēja, un cilvēku midianiešu armijā, kā smilts jūras malā. Neskaitām, neviens viņus nesaskaitīja. Ļoti daudz, ar 300 cilvēkiem. Dievs teica Gideonam, ej, es būšu ar tevi. Dzirdi? Dievs ir ar tevi. Nav svarīgi, kā tu jūties. Nav svarīgi, ko tev tur bērnībā nodarījuši. Brauc uz Zinkauntru un tos nožēlojumus garus izīsim ārā. Un nav svarīgi arī pēc tam, kā tu tur jutīsies. Izdari to. Dievs ir ar tevi. Ar 300 vīriem. Rezultātā viss Izraels pacēlās un iegūja neatkarību. Neatkarības diena. 2 cilvēki ar mazvērtību izdarīja lielas lietas. Vai kaut nedaudz uz tevi iedrošināja šodien? Nav svarīgi lāsmiņi, kā tu jūties. Vienalga, kā tu jūties. Tad, kad tu iesi un darīsi, un kad tu redzi, ka Dievs ir ar tevi, kad tu ticēsi tam, ko tu dari, kad tu vari to izdarīt, to, ko tu dari, tie vēlni, tev pat uz Inkauntoru nebūs jābrauc. Bībele skaidrs saka, Jākabam vēstulē, stājieties pretī vēlnam un vēlns bēgs no jums. Ej un dari to. Dievs ir ar tevi un vēlns bēgs no tevis. Un tu izdarīsi to. Halleluja. Un ir kopīgas lietas. Mozum un Gideonam. Kopīgas lietas. Pirmā ir šaubas. Šaubas, ka Dievs ar viņu runā. Šaubas, ka Dievs viņus sūta. Es šaubos, vai man jāatver mājas grupiņa. Iepriekšējā svētdienā bija par to sprediķis. Šaubām nevajadzētu būt. Dievs sūta. Man liekas, ka ne. Nav svarīgi, kas tev liekas. Ir rakstīts, ejiet un dariet par mācekļiem, viss tauts, punkts. Kas tur ko domā? Tev, ko tu domā tur? Ko tu tur domā? Te nav jādomā, te ir jāiet un jādara. Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu. Nezinu, vai tas ir priekš manis. Tas ir priekš tevis. Nav svarīgi, ko tu domā, tas ir priekš tevis. Ej un izdari to. Es svētīšu un vairojies.
Nezinu, vai es kādreiz būšu brīvs. Vispār kādreiz. Ej un izdari to! Ej un izdari to! Halleluja! Dabū savu brīvību. Tad, kad tu darīsi, tad tu to izdarīsi. Kad darīsi to ticībā. Otrais bija mazvērtība. Viņi nejūtās spējīgi to izdarīt. 3. Mūzes 26.13 ir rakstīts. Es esmu tas kungs, jūsu dievs, kas izveda jūs no Ēģiptes zemes, lai jūs tur nebūtu par vergiem. Kāpēc Dievs tev izglābis ir? Lai tu nebūtu vergs. Nekādām atkarībām, ne savai miesai, nekādiem cilvēkiem. Freedom! Pareizi? Freedom? Freedom! Brīvība! Svoboda! Narodam. Un tālāk viņš saka. Un es esmu salauzis jūsu jūga kokus, un esmu līdzis jums staigāt ar paceltu galvu, draugs. Dievs saka, tu nedrīksti justies mazvērtīgs. Tev jāpaceļ galvu uz augšu, esmu vērtīgs. Pēcties kājās. Galvu pacel augšā. Galvu augšā. Plecus izgriez. Normāli. Pasaki, es esmu vērtīgs. Es esmu vērtīgs. Pasaki 7 reizes, esmu vērtīgs. Esmu vērtīgs. Esmu vērtīgs. Pacel galvu augšā. Dievs aizliedz tev staigāt ar nodurtu galvu. Viņš aizliedz tev baidīties. Viņš nesaka, ka tu nevari tā justies, bet viņš saka, ka tev būs kontrolēt šīs sajūtas, pacelt galvu augšā, iet un izdarīt to. Amen! Satais skaitļos no kungam! Varat apsēsties. Halleluja! Ir kontakts šodien. Es jūtu. Ir. Pareizi saku. Ir galva augšā. Otrā pasaules kara laikā. Meitenēm tas varbūt nav tik interesanti. Arturam noteikti patiks. Arturs mums ir vēsturnieks, profesors. Kad mēs vīri grupiņā runājām par kaut kādām kara lietām, vēstures lietām, tad Artura man jāsaka, pagaidi, tagad citi arī grib parunāt. Viņš visu zina. Par Hitleru, par Staļinu, par visām armijām, kurā gadā, kas, cik, visu zina. Tā otrā pasaules kara laikā, Krievu armijā, PSRS armijā, viena no armijām bija, viņa vēsturē iegājusi kā Vlasova armija. Un vēsturē iegājusi ar to, ka viņi kļuva par nodevējiem. Visa šī armija pārgāja Vācu pusē. Taču nav īsti patiesība par visu to, ko par viņiem, tajā laikā, kā padomju politika, padomju propaganda, kā visu to pasniedza, tā nav īsti patiesība tas viss, kas par viņiem tiek rakstīts un stāstīts. Bet tas ir fakts, jā, viņi pārgāja necilvēcīgas attieksmes dēļ no padomju vadības puses, jo armijas rindās sākās jau cilvēku ēšana, totāls bats, viņi netika apgādāti, uz 5 cilvēkiem viena šautene, aizmugurē speciāla vienība, kas atkāpjās nošauja, ievainotos nošauja, un tādā veidā. Atpakaļceļā nav tikai uz priekšu. Acu liecinieki stāsta, kad tie, kas vēl bija dzīvi, kas varēja kaut ko pateikt vēl, kad jau sabruka PSRS, viņi stāsta, ka šajās kaujās dažās līdz uz līģa bija. Tik daudz kritušo. Līdz uz līģa. Tūkstošiem kritušo. Viņus kā gaļu sūtīja uz pretī vācu lodēm. Tāpēc nav brīnums, kāpēc Latviešu leģions tik daudz tūkstošu nolika šeit morē. Viņus kā gaļu sūtīja, cilvēks kā gaļu sūtīja, bez ieročiem. Pirmais krīt, otrs ņem viņa plinti, tas krīt, tas ņem viņa plinti. Tā.
turp, šurp, apakaļ un tā tālāk. Patiesība par viņiem ir tāda, ka viņi bija varoņi. Un tas, ko viņi tur izcīnīja, tas pāri cilvēku spēkiem. Un viens dzīvu palikušais, kurš nebija to rindās, kurš pārgāja Vācu pusē, un viņš bija šajā Lasova armijā, jo vēlāk gan tie, kas pārgāja Vācu pusē, gan tie, kas palika, viņus lika vienā maisā, visus nešķiroja, visus. Dzīvu palikušais. Un viņš stāsta. Viņš bija izdzīvojis šajā te ellē. Un tas bija brīnums. Armijai bija tā. Armijai bija karoks. Katrai armijai bija savs karoks. Karoks, ja karoks tika atņemts, ienaidnieks atņem, armijas vairs nav, viņi izformē. Ja karoks ir, armija ir, arī bez cilvēkiem. Un kad viņi ir bez cilvēkiem, tad atkal vairāk 100,000 cilvēku piegādāt armijai tam karogam. Saprot? Cilvēks viss iznīcina, atkal jauns, kamēr karoks ir. Un karoks bija. Un šī armija tika pārformēta vairākas reizes. Viņas viss nogalina, atkal atsūta gaļu. Un viens bija izdzīvojis ļoti ilgi. Un viņš pārdzīvoja visas tās cīņas, palika dzīvs. Un viņš teica tādus vārdus. Kad jaunie atnāca, es paskatījos uz viņu un es zināju, šis kritīs. Kā atnāk jaunie, viņš uz viņu paskatās, šis kritīs, tas paliks dzīvs. Viņš nereiz nekļūdījās, nekad nekļūdījās. Nekad nekļūdījās. Viņš par sevi pats teica, ka reiz viņš piegāja pie spoguļa, pasījās spogulī un ieraudzīja to pašu savās acīs. Bet karš bija beidzies. Karš jau bija beidzies. Viņš nomira 2000. gadā. Pār šiem cilvēkiem bija redzama nāves ēna. Nāves ēna. Tas ir redzams cilvēkā. Šis karavīrs viņš nebija nekāds gaišreģis. Viņš nebija nekāds gaišreģis. Par mazvērtīgiem cilvēkiem ir nāves ēna. Par tiem, kas netic, ka viņš var izdarīt to, ko viņš var izdarīt, pār viņiem ir nāves ēna. Viņi kritīs. Viņi pievilks ienaidnieka lodes. Ka šie cilvēki šajā armijā bija pilnīgi bez atpūtas, bez pārtikas, badā, sprāgušus zirgus viņi ēda. Dzīvos neļāva, tā bija tautas īpašums. Tos nevarēja kaut un ēst. Par to draudēja sots tūlīdēji. Un kad vajadzēja iet uz priekšu, Staļins sūtīja vienu no saviem ģenerāļiem. Es to uzvārdu aizmirsu viņam. Viņš bija traks. Zini, ko viņš darīja? Viņš no kara neko nesprata. Ja domājies, viņu sūta vadīt to armiju. No kara viņš neēdza, viņš maz jēdza no šīm lietām. Bet zini, ko viņš jēdza? Karavīri tranšajās, guļ, lodes, viss prāks. Šis trakais ģenerālis atbrauc. Viņš nelien pa ierakumiem, viņš pārlaukam, sprākst, lodes svilpo un kliet uz visiem. Davai! Izdariet to! Un lodes iet viņam garām. Viņi nenogalināja. Viņš pacēla armijā cīņas garu. Un viņi gāja bez ieročiem. Sniegā par viņiem. Sniegs. Viņi pat nekrita, viņi palika sniegā. 1000. Un nākamajā gāja viņiem pāri uz priekšu. Līķiem bruģēts ceļš uz uzvaru. Tie, kas notic, ka viņi nevar, šajos cilvēkos var redzēt šo ēnu. Viņi nevar. Viņi nevar. Viņu skatienā redz. Viņi nevar. Viņu skatiens ir citāds. Viņi neizdarīs. Viņam nevar uzsēt, viņi neizdarīs. Viņi neizdarīs uz 100% tikai tāpēc, ka viņi netic, ka var izdarīt. Viņi darīs. Mēs visi skatīsimies, jā, viņi dara. Rezultāts nebūs. Kāpēc? Viņi netic, ka viņi var to izdarīt.
Un tāpēc, ka viņi netic, ka viņi var. Viņi neizdara uz 100. Bet ūdens vārās tikai pie 100 grādiem. Un nav rezultātu. Mūzum un Gideonam abiem bija mazvērtība. Taču Dievu pierunāti. Viņi gāja. Viņi saprata. Dievs, es to nevaru. Bet es iešu un darīšu to. Tu esi ar mani. Tev ir jāsaprot, ka Dievs ir ar tevi. Kad tu iesi un tu zinās, ka Dievs ir ar tevi, tu iesi un darīsi, un tu to izdarīsi. Halleluja! Saki, Dievs ir ar mani. Pasaki 3 reizes, Dievs ir ar mani. Ļoti labi, 4. Ļoti labais predīts, vai ne? Tu vēl nezini, kas būs tālāk. Tu pēc šodienas tu iesi ārā. Tā kā vienreiz atceros, es sludināju. Par Dāvidu man šķiet tas bija. Un tur bija tas pāns. Es esmu lauva no jūras cilts. Un viens no draugus bija aizgājis mājās mammai. Es esmu lauva! Un tā mamma skatā. Lauva atnācis. Lauva atnācis ir. Čau. Čau, lauva. Vakar bija meita, tagad jau lauva ir. Kopīgās lietas. Viņi abi atrunājās. Esmu jaunākais, man nav pietiekami daudz naudas. Es nevaru, nemāku runāt un tā tālāk. Tā nav svarīgi, ko tu māki un kāds tu esi. Ej un dari to. Es nevaru atvērt mājas rupiņu, jo man vēl nav 2 stundu lūkšana laiks. Man vēl nav. Es neesmu ticis galā ar savām atkarībām. Man vēl ir tas un šitas. Es tur guļu ar kaut ko vēl tur, kaut ko to daru, kaut ko vēl tur. Kāda starpība, ej un izdari to! Ej un izdari to! Tagad tu iesi un darīsi. Tev vairs negribēsies tur šur kaut ko pagulēt. Ej un ties galā ar to, ej un izdari to. Ej un izdari to. Tu vari tikt ar to galā. Wow! Kāda te atmosfēra ir? Kāda te ir atmosfēra? Pagaidi vēl. Ja tu kaut ko nevari, tad tu nevari tikai tāpēc, ka tu nedari. Jo Dievs ir ar tevi. Saki, ja es kaut ko nevaru, tad nevaru tikai tāpēc, ka nedaru. Tāpēc, ka nedaru. Ej un izdari to. Dievs ir ar tevi. Skaties, 4. Mūzes 24:8 un līdz 9. Dievs viņu izvedis no Ēģiptes zemes. Draugs, vai tevi Dievs ir izvedis no verdzības, no tavas vecās dzīves, sliktās? Ir, atbrīvojis ir, no Ēģiptes ir izvedis. Par tevi ir rakstīts. Šajā grāmatā ir rakstīts par tevi. Saka, te ir par mani. Lūk, kas tu esi. Tagad gan būs cits nosaukums tev. Tu nebūs lauva, tu būs kaut kas cits šodien. Klausies, kas tu būsi. Dievs viņu izvedis no Ēģiptes. Viņam ir spēki. Saki, man ir spēki. Kā ragainam subrim. Dod skaists aplaus tavu kungā. Kā ragainam subrim. Tu zini, ka šitie dzīvnieki, viņi lauvas izmētā un nogalināja. Lauvu zvēru karalis. Tā viņi tikai barā spēja nogalināt šitos dzīvniekus. Viņam mazos lauvēnus nomīta, izsmērē, kamēr nav pieauguši. Un lielos uzdur uz saviem ragiem. Wow! Viņš aprīja savus ienaidniekus, svešas tautas,
un sadragā viņu kaulus. Vau! Ar savām bultām viņš visu to sašauj. Kā viņš ir izstiepies kā jauns lauva. Nogūlies kā lauvas māte. Iedomājies, tu esi nogūlies kā lauvas māte. Lauvas, viņam nav tādas acis kā mums. Lauvas redz tikai upuri. Viena tāda bilde ir. Es kādreiz redzēju, ka uztaisa Photoshopā tādu. Pa vidu tikai redz to centra, seju vai kaut ko apkārt visu miglēns. Lauvas redz tikai upuri. Ne 2 stirnas vai 3. Vai 2 Luīzes. Vai Ivetu un Luīzi, tikai vienu Luīzi, piemēram. Tikai piemērs. Viņš redz tikai upuri, viņš ir nogūlies. Lēcienā un gatavs, viņš redz tikai upuri. Tu esi nogūlies un tu redz tikai mērķi. Tu esi kaujas gatavībā, tu redz tikai mērķi. Ej un izdari to! Vau, ragainies sūbrī. Un klausies tālāk. Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts. Un kas tevi nolāda, lai ir nolādēts. Vau! Kas tevi svētī, tas arī ir svētīts. Kas tevi nolāda, tas arī ir nolādēts. Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Saka, Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani, Dievs ir ar mani, Dievs ir ar mani, Dievs ir ar mani, Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Dievs ar mani ir. Es, kad pārvācos dzīvot Siguldā, mēs pārvācamies dzīvot parastā 4 stāvu padomu laika mājā. Necilā. Necila māja, kas mani svētīja, ne, bet katrs bija. Manis dēļ Dievs svētīja ar apkārtējos. Dievs ir ar mani. Visur, kur es esmu, tur ir svētība. Un šitā māja 3 gadu laikā ir kļuvusi par tādu māju, uz kuru brauc komisijas skatīties visādas, nezinu, no kurienes un apbrīno mūsu māju. Saules baterijas. Laikam vienīgiem, es nezinu, vai vēl kādam vēl tur ir kaut kur. Saules baterijas, apakšā gāzes apkura. Stāvvieta būvē ārā. Es ar mašīnu netika ārā no pagalma, kad atbraucu tur dzīvot. Stūvā mašīna, tur katru otro dienu stūvām sniegā. Tagad viss izbūvēts. Vēl tur būvēs. Vau, viņa nezina, kāpēc. Es vispār nevienam nesaku, kas es tur esmu, bet viņi tāpat zina. Ja pirmā dienā brauc tur dzīvot, ar visām mantām, ar busiņu, piebraucām. Es tā centos. Limbažos tur katrs zina mani. Visi. Aizcīnās. Un es domāju, Siguldā būs miers. Atbraucu, krāmēju mantiņas, atnāk viens vīrietis. Kaimiņš. Wow, Jensīts? Wow. Jā, ser. Jā, ser, jā, Jensīts. Jā. Un viņam bija tāds vecs Audi. Vakar skatos, braucu ar jaunu Audi jau. Es tev saku, tāpēc, ka es tur dzīvoju. Viņš to nezina. Es nejokojos. Kas mani svētī, ir Dieva svētīts. Kas mani nolāda, ir nolādēts. Punkts. Pamēģini nolādi, redzēs. Pamēģini, Pamēģini mani svētīt. Būs svētīts. Tas pats attiecas uz tevi. Ragainais sūbri. Nogulušās lauva. Wow! Lai pamēģina. Tev ir mērķis. Viss ir miglā apkārt un tikai viens mērķis. Dievs ir labs. Piektā Mūzes 28:13. Un tas kungs noliks tev par galvu un ne par asti, tā ka tur vien būs augšā un nekad lejā. Ko Dievs saka par tevi? Nevaru, mazvērtībā, stamtībā, nepiednošanā. Viņš saka, viņš noliks tev par galvu augšā. Tu būsi augšā un nekad lejā.
Pasaka šitā tā. Viss, kas bijis, ir pagājis, viss ir taps jauns. Tu viss spēj tā spēkā, kas tev dara stipri, tā nav nekā neiespējama, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Jo Dievs ir ar tevi. Un tu vari skaļā balsīt, Dievs ir ar mani! Wow! Amen! Halleluja! Vēl viena īpašība kopīgā viņiem. Lai kā viņi jutās, lai kāda bija viņa bērnība, lai kā tur bija grēki, ir pagāni, saprecējuši tur bija un tā tālāk. Mauz, pagāni, Cipora, priestera meita. Lai kā, Gideons nodokļus nemaksāja. Lai kāds viņš tur bija ar mazvērtību un tā tālāk. Viņi paklausīja Dieva aicinājumam. Viņi gāja un darīja to. Viņi gāja un darīja to. Un Dievs bija ar viņiem un viņi izdarīja neiespējamo. Viņi to izdarīja. Viņi to izdarīja. Saki, viņi to izdarīja. Un es to izdarīšu. Saki, es to izdarīšu. Tātad, man ir jāiet un jādara. Dievs ir ar mani, es eju un daru. Tā, kad es pirmo reizi mūžā sapratu, ka Dievs grib, lai es lūdzu 2 stundas Dievu dienā. Es nezināju, neko tur lūgt, nekā to darīt. Man nebija nekāda šit lūzka, nekas man nebija. Man es nemācīju, man apkārt nebija neviens mācītājs, kurš lūg Dievu. Man nebija neviens mācītājs, kurš varētu normāli man jautāt, kā 2 stundas lūgt Dievu. Nebija tāda man. Ko es darīju? Sēdos savā mašīnītē, uz mežu, un 2 stundas. Ko es tur darīju? Vienkārši runāju. Skatos Bībelē, parunāju ar Dievu, lūdzu un lūdzu. Es vienkārši darīju, eju un izdaru to. Es to darīju, es noliku šo laiku, es to darīju. Un tad, kad es to sāku darīt, es sāku lēnām saprast, kā to darīt. Es sāku meklēt arī kaut kādu literatūru, kaut kāds cilvēks, un sāku saprast, kā to darīt. Šodien mans lūgšana laiks ir ļoti piepildīts. Jo vairāk es nolieku stundas lūgu Dievu, par maz tik un tā. Vienalga par maz. Man prāts vienkārši nešancē vairāk tur lasīt to Bībeli un lūgt. Nestrādā galva vairāk. Man nekam citam tad laiks nepietiek. Tad. Man jāierobežo laiks. Ej un izdara to. Kad es braucu apkārt pa Latviju, Ukrainu un Igauniju visur. Kas tas bija? Kas tas vispār tagad tāds esmu? Nekas. Atsumtais, vārgais. Nekas. Nulle. Narkomāns bijušais. Dzērājs un tā tālāk. Kas tur es esmu? Un Dievs man saka, ej un brauc, īrē kultūras namu, zvani visiem tiem cilvēkiem. Zvani viņiem, piesaki kultūras namu, kultūra darbiniekiem visiem, piesaki, spied bukletus un brauc. Dievs, kā es iespiedīšu? Naudas nav. Dievs, viņš man pasūtīja tie kultūra darbinieki, kas es tāds esmu? Dievs saka, es daru, es zvanu, jūs entuziasti tādi, ok, es saku, mums ar narkomāni kļūst brīvi, dziedināšanas dievkalpojums būs. Visos kultūras man deva izņemot balvos un prēļos. Tur katoļi bija cīnījās par savām tiesībām. Ok. Es braucu, un Dievs bija ar mani. Es nezināju, kā es samaksāšu par tām zālēm un tā tālāk visu. Cilvēki, man pēc dievkalpojumu, nepazīstami cilvēki, nāca man klāt un prasīja man konta numuru. Nāca man klāt un deva man naudu. Un skaitīja manā personīgajā kontā naudu. Tikai nesakiet nevienam. Es neko nesapratu, kas ir grāmatvedība. Neko es nesapratu vispār tās lietas. Un man neviens neaiztika. Tik rulēju. Dievs dziedināja, 1000 cilvēki nāca. Daudzi no mums šeit ir pateicoties šīm evanģelizācijām. Vēlāk, ka viss apgriezieni sāka augt, es sapratu, kaut kāda grāmatvedība vajadzīga, vēl jāreģistrē draudze, vēl ir viss oficiāli. Kā lai to visu izdara?
Mēs to darījām, visu sakārtojām. Šodien viss ir perfekti, viss ir oficiāli. Nodokļus maksātājs, esmu nodokļu maksātāji, mēs esam. Mēs ne, es. Draudzē nav nodokļi. Viss sakārtots. Ej un izdara to. Nu, kurienes tas, kā es tikšu tur, nav svarīgi. Ej un dara to. Dievs ir ar tevi. Un pēdējā kopīgā īpašība. Ne īpašība, bet kopīgā lieta. Dievs ar abiem darīja neiespējamas lietas. Dievs abus vareni lietoja. Dievs abus lietoja varenā veidā. Siguldā ir veikals Rebejs suns. Rebejs sūbris, dzeltenā lauva un Rebejs suns. Rebejs suns. Un šajā Rebejā sunī ir veikals Elvi, plus vēl veikaliņi. Nu, tāds tā kā tirdzniecības centriņš. Elvi ir nodaļa, kur tirgo alkoholu. Jūs zināt, ja? Var nopirkt kādu gribi. Citi nepērk, citi zog, citi nopērk. Un lūk, es dažas dienas atpakaļ biju Rebejā sunī. Un tur forši daudz veikaliņu apkārt bija, es saku. Tāpēc, kad pagājušreiz es nāku no Elvi, sapirkos, kas man bija jānopērk, es nāku ārā. Un kā parasts eju gar tiem veikaliņiem, tāds gārš koridors, tāds laja tik cauri. Un skatos, pa kreisi alkohols, pa labi alkohols. Eju tālāk, veikaliņš, kas kādreiz tur bija, kādreiz pārdotu, alkohols iekšā, eju tālāk, istaba alkohols iekšā, visur alkohols iekšā. Nu, es nezinu, cik metri, ļoti, tas koridors ir garš. Visi tie veikaliņi vairs nav, kur pārtiku tirgoja un cits lietas, un visu alkoholu pilns. Visu paņēmis kaut kāds viens veikals, nezinu kāds, es nosaukumu neredzēju. Viss alkoholā, viss veikals alkoholā. Pretīgi palika. Un man nelaid ārā par to galvu nemaz tur ciet. Aiztaisīs ciet, nu tāds uztaisīs tagad tur. Viss veikals alkoholā. Nu, iedomājies, veikala mērķis alkoholu tirgot. Vai klientus cietumā mums? Vai klientus slimnīcām? Vai klientus bērnamiem? Jātirgo alkohols ir. Kādā skaistā valstī mēs dzīvojam. Kādā skaistā un loģiskā, perfektā pasaulē mēs dzīvojam. Super, ne? Kāds nodoklis būs valstī? Varēs rūpēties par bērniem bērnamā. Wow. Varēs rūpēties vairāk par auto inspekciju, lai avārijas dzēruma mazinātu. Būs naudīgs vairāk. Bet ne par to es gribu runāt. Kas tur būs valstī vai nebūs? Bībele saka, ja kas zina labu darīt un nedara, tas tam ir par grēku. Ja tu zini, ka tu vari un nē, un nedari, tad viss tas, ko Dievs ir paredzējis tev svētīt, pārvērtīsies līdzīgi kā Rebejā sunī. Viss tas, kas bija paredzēts, tās vietas, kas bija paredzētas pārtikai un normālām precēm, tās tiks piepildītas ar mēsliem. Neaugošās draudzes pārvēršās par indes tirgotavām. Tu saproti, ko es runāju? Draudze, kas nerūpējās par cilvēku glābšanu, kas nerūpējās par skaitisku, garīgu un skaitisku izaugsmu, lai celtu Dievu valstību virs zemes. Agri vai vēlu pārvēršās par indes tirgotavu. Cilvēki kļūst inerti, klausītāji, nekā nedarītāji, reliģiozi, un reliģiozi cilvēki, kā likums, paliek kādi? Ļauni un indīgi. Tieši tādi tipa cilvēki piesita Jēzus krustā. Farizēji, saduķēji un tā tālāk un tā joprojām. Vai mums nepietiek visapkārt reliģijas,
Debes Tēvs, šajā draudzē nekad nebūs reliģija. Nekad nebūs reliģija. Šī draudze rūpēsies par cilvēkiem, par savu valsti un par savu izaugsmi. Amen. Un es, Dievs, apsolu tev, kamēr vien es dzīvoju, es nekad nevienu nelikšu mierā. Jūs visi atvērsiet savus mājas grupas. Ej un izdari to. Jūs visi būsiet bagāti, brīvi un svētīti. Halleluja! Jūs visi būsiet tādi ar paceltām galvām, kā ragaņu sūbris, kas spēj visu, kam nekādi šķēršļi, jeb ieroči nav pietiekami spēcīgi pret tevi. Cilvēki, kas spēj pārvarēt jau kādas dzīves grūtības. Ej un izdari to. Halleluja! Woo! 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 Wow! Man te vēl viens prediķis ir. Sanāk vēl vienam. Tu Dāvidu pazīsti? Es par Dāvidu lasu. Nevēst no mazvērtības. Es nezinu, kur tās piedzima. Bet viņš bija jaunākais. Viņš bija zēns. Un viņš pievērst Goliātu. Man fascinē Dāvids. Un zini, kāpēc? Viņš cieši bija pieķēries Dievam. Viņš ļoti, ļoti skaidri zināja, ka Dievs ir ar viņu. Viņš neskatījās tā, kā mēs skatāmies uz apstākļiem. Goliāts, profesionāls karavīrs. Neviens no profesionālās Izraēlas armijas pat nemēģināja viņu cīnīties. Un ko Dāvids? Viņš atstāja savu ganāmpulku. Viņa lielie brāļi ir tur karlaukā. Kad brāļi viņu ierauga, ko tu atlīdi sīkais? Es neko. Es zinu tev viltību. Atnāci kariņu paskatīties. Es neko, kas ir. Un viņš dzird, kas ķēniņš ir izsludinājis pavēli. Tas, kurš pievēks Goliātu, tam meita pa sievu, nodokļu atvieglinājumi un tā tālāk. Un kad Dāvids to dzird, viņš paskatās, Goliāts iznāk. Iedomājies, 2 karaspēki stāv, Izraels un filistieši. Un viņam milzīgs karavīrs. Tur 3 metrīgs. Profiņš. Un tas iznāk no rindām. Wow, nosaukā, noliek visus to. Es jūs visus, tas ģēlēju. Es jūs visus izdarīšu tur. Kurš nāks cīnīties? Ja kāds no jūsiem man uzvarēs, tad mēs būsim jūsu kalpi. Mēs padodamies tādā, viņš bija pilnīgi pārliecināts par sevi. Bet tikai viena lieta, Dievs nebija ar viņu. Dievs bija ar Dāvidu. Un neviens negāja. Un kad Dāvids to redzēja, viņš saka, wow, šitie visi mīkstie. Neviens! Kur tad ir tas Dievs viņiem? Dāvids ticēja citam Dievam. Dāvids ticēja tam Dievam, kura spēkā viss ir iespējams. Izraēlieši. Viņš staigā sīkais. Jauneklis. Viņš staigā un prasa, kas būs tam, kas to pieveiks, to Goliātu, meita par sievu, nodokļu atvieglinājums. Kas būs tam? Viņš tā grib, lai viņa pasaules izdarītu to darbiņu. Viņš ļoti naginiez. Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Kaut kāds Goliāts. Viņš neredz to, ka viņam 3 metri ir. Viņš neredz to, ka viņš ir zēns. Viņš to neredz. Nav ne bruņa nekā. Viņš redz to, ka ar viņu ir Dievs. Un Dievs viņam saka, ej un izdara to Goliātu. Иди сделай его. Just do it. Fellow. Tam mierīgi Dievs saka, fellow. Magdas. Dievs saka, Magdas. Magdas. Saulam ķēniņam pasaka par Dāvidu. Ir viens, kas grib iet
Atved, Sauls paskatās, sīkais. Viņš saka, šeit manas bruņas uzvelc. Tas jau bija tāds izsmieklis. Dāvids uzvelk. Ne, viņš zobenu var pacelt, neko tur reāli, es nezinu. Nevar pakustēties tur. Jo Sauls bija ļoti gara auguma un stiprs vīrs arī. Un lūk, ko Dāvids saka. Sauls saka, tas ir profesionāls, tu taču nevarēsi viņu pieveikt. Bet Dāvids saka, Dāvids sacīja Saulam, tavs kalps bija pie savu tēvu avju gans. Ja domāju, taču ar lepnumu. Viņam ir vienalga, kādi amati citiem ir. Es biju avju gans. Poņev! Pie sava tēva. Viņam bija laikam tēvs labs un atstumtība nebija. Un kad nāca lauva vai lācis, un tie nesaprojam kādu no manām aitām, es devos tos vajāt, es tos nogalināju. Iedomājiet, es tos nogalināju. Un laupījumu es izglābu, un no viņu rīkles. Un kad lauva pret mani cēlās, es viņu spēcīgi sagrābu aiz krēpēm, citu un nositu. Tik labi lauvu, ka arī lācis savus kalpus ir nositis. Un šis te neapgraizītais filistietis Goliāts būs kā viens no tiem. Jo viņš ir tā dieva karapulks izaicinājis. Un Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani ir izglābis no lauvas un lāča šķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. Punkts! Tas kungs ir ar mani, es iešu un izdarīšu to. Es domāju, ka Sauls bija šokēts. Viņš redz, ka viņš nav spējīgs, bet tas gars, kas bija Dāvidam, ej ar dēls. Viņš atvadījās no viņa. Ej, dēls. Zārgu var pasūtīt. Parūpēties par bairēm. Vismaz mēģināja, kāds vismaz mēģināja cīnīties. Tas Goliāts, Dāvids iziet bez bruņām, ar lingu un akmeņiem. Viņš paņem dažus akmeņus, gludus, speciālos izlasa vēl. Atrod akmeņus, ieliek tarbā, iedomājies, gans. Viņam tā linga rokās, tā kā kūja. Goliāts skatās, kas nāks viņam pretī tur. Kāds šmurgulis. Viņš saka, ko tu nāc pie manis, tā kā pie suņa ar koku. Nāc tik šurp, es tev tur izbarošu zvērēm. Viņš nonicināja ritīgi to. Viņš zēns ar tiem vaigiem nāk. Viņš tur 13-rīgais. Bet Dāvids saka Goliātam, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli. Bet es eju tev pretī tā kunga Cebaota vārdā, kas ir Izraēla karapulks dievs, kur tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs nodos tevi manā rokā. Es tevi nositīšu, un tavu galvu es nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debesis un zvēriem virs zemes. Un lai viss pasaules zina, ka Izraēlam ir dievs. Un lai atzīst visu šī kara saime, ka tas kungs neizglāb ne ar zobenu, ne ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam. Un viņš gāja pretī, laida ar lingu un akmeni tieši pierē. Viņš nogāzās zemē, vēl pusdzīvs. Dāvids pieskrēja klāt, izvilka viņa paša zobenu un noņēma galvu. Viņa ieročus paņēma, noglabāja teltī. Viņa galvu paņēma, trofeju. Un dabūja meitu par sievu. Un nodokļu atvieglojumus. Viņš izdarīja to. Viņš izdarīja to. Viņš izdarīja to. Viņš izdarīja to. Jo tas kungs bija ar viņu. Un tu izdarīsi to. Jo tas kungs ir ar tevi. Vai kā Dāvids mīlēja Dievu. Kā viņš bija pieķēries. Nekāda šaubu. Nekāda šaubu. Psalmos gan var lasīt, viņam bija daudz pārdzīvojumu, ļoti daudz pārdzīvojumu. Reizēm viņam likās, ka Dievs viņu atstājis ir, un tā tālāk. Dievs bija ar viņu, viņš gāja un darīja, viņš gāja un darīja. Ej un izdari to. Ej un izdari to. Ej un izdari to.
Tu izdarīsi to? Tu to izdarīsi? Mēs ģēlējām metā. Kā ir vāciski, mēs to izdarīsim? Jā. Können wir das machen? Ah? Pasaki franciski. Est-ce qu'on va le faire? No? Nu? Izdarīsi to? Atver savu mājas grupiņu. Ko no tevis vajag? 2 stundu lūkšanu laiku, to un šito. Neko no tevis nevajag. Man vajag tikai to, ka tu tici Dievam un apņemies izdarīt to. Viss. Tātad nosacījumi, lai atvērtu mājas grupiņu, ir tikai viens. Pieņem lēmumu. Es gribu to. Es izdarīšu to. Un es iešu uz to. Viss. Vairs neko nevajag. Tikai to, ka tu iesi uz to. Tātad Marts. Saki Marts. Martā. Es personīgi sākšu strādāt ar jums. Vai nu katru sestdienu, vai katru pirmdienu, nezinu. Līderu skola, pats vadīšu. Līderu skolas laikā visi atvērs mājas grupas. Saprati? Pasaki, līderu skolas laikā visi atvērs savas mājas grupas. Während der Leiterschule alle werden ihre Hausgemeinschaften öffnen. Saprati? Pendant l'école de leader, tout le monde va ouvrir sa cellule de maison. Vai nav kaut kas skaidrs? Man nevajag neko. Man nevajag, ka tu esi svētais. Man vienalga, kas tu esi. Cik tu mazvērtīgs, ka es nevaru. Kas tu bruņurupucis esi? Man pilnīgi vienalga. Vai tu sūbris, vai lauva, vai bruņurupucis. Man vienalga, kāds tavs perversijas tur ir un porniks, kāds skaties. Man vienalga. Tu gribi atvērt mājas grupiņu? Gribi? Tu nāks ar mani? 1 dienu nedēļā, sākot no marta. Gada beigās visi atveram mājas grupas. Tie, kas neatver, paliek uz 2. gadu. Nav nekādas traģēdijas. Bet tu būsi darījis to. Tu vismaz būsi darījis to. Tu būsi mēģinājis. Skola būs sekojoša. Es jau nezinu, kā to izdarīt nemaz. Man Dievs teica, ej, es iešu un mācīšu. Ko es mācīšu? Es nezinu, ko es mācīšu, draugi. Es zinu tikai to, ka es celšu uz pašapziņu. Es celšu uz pašapziņu, mēs brauksim uz inkontarēm. To es zinu. Es zinu, ka mēs daudz nemācīsimies, kā vadīt grupu. Mēs mācīsimies staigāt ar paceltu galvu. Mēs mācīsimies cilvēks un darīsim to. Un mēs mācīsimies Dievu lūgt un darīsim to. Pirmie mēneši, apmēram 2, tā varētu būt. Es skaidri nezinu, būs tikai par lūgšanu viss. 2 mēnešu laikā jūs visi man lūgsiet 2 stundas dienā. Kas ne, tas paliek. Nākamā klasē, ja tie, kas uztais to laiku. Nākamais solis jau būs cits svēt dzīve, 3 mēneši kādi. Tie, kas neiemācās svēt dzīve atkal paliek uz 2. gadu. Un tālāk, evanģelizācija. Katram būs jāatzver cilvēki pie Kristus. Un ne jau vienam pašam, kopā ar savu vadītāju. Pat 2. Kur tev palīgi? Paņem Leldi šurp. Jūs abi 2. 2 stundas Leldi jau lūdz jau. 2 časā. Van? Nē. Ik van, kā sieben? Ik 2, 3, stār panč. 2 Stunden. 2 Stunden molitven. Vienam ir ļoti grūti iet un kalpot cilvēkiem. Vienam ir grūti pareizi. Jūs abas iesiet. Bet jums būs 2 jāatver. Pat 2, bet 2. Vau! Var ņemt 3. līdzi arī. Saprotiet? Iesiet un kalposiet. Un cilvēki tiks glābti. Viss notiek, Leldi, tu būsi krūtais. Subris. Lauva.
vadītājs, līderis, bagātā, stipra. Ai, ko labi, nē, kā man palika labi. Martā. Tiekamies martā. Ok? Visticamāk, tā būs pirmdiena vakars vai 2 stundas katru pirmdienu vai katru sestdienu, es vēl nezinu. Bet tā ir cena. Es mācīšu tev, lūk Dievu. Un nevis tikai mācīšu, būs noteikums. Mēs mācāmies un darām. Nevar bez lūgšanas neko izdarīt. Dāvids lūdz Dievu. Mūzes regulā, viņš kāpa kalnā lūdz Dievu. Tur jau ir tas, Dievs bija ar viņiem. Mēs mācīsimies lūgt, mācīsimies svēt dzīvi dzīvot, brauksim uz inkonterēm. Un nevis tā kaut kā, bet viss pēc kārtas intensīvi. Hop, 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 un grupas vaļā. Man nevajag perfektos. Līdz šim bija tā. Es skatos, kurš te perfektais ir kļuvis pēkšņi. Nāk šurp. Nāc tu arī šurp. 2 pa gadu ir, labi ir. Man nevajag perfektos. Man Dievs ej un no tiem vergiem. Ej un no tiem vergiem uztais normāls cilvēks. Dievam derīgs. Mūzes tā darīja. Dievs teica Mūzum, ej un izved visu no Ēģiptes. Es teicu, Dievs, kā es to izdarīšu? 9 mēnešus. 9 mēneši ir bērnu attīstības tas laiks. Novembrī visiem grupas vaļā. Ja kāds neatvērs, nākamgad vēlreiz atkārtosim. Tu taču lauva! Tu nepadodies, amen? 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, bet būs vaļā. Vau! Tā. Un man Dievs saka, ej! Un tajā brīdī man pilnīgi nāca tas Dieva pieskāriens bija. Un es sapratu, tad nav svarīgi, ko es mācīšu šobrīd. Es apmēram zinu, ko es mācīšu, bet tas jau nav svarīgi. Tev ir jāpieņem lēmums un jādara tās. Izdara to, Dievs saka. Es iešu un darīšu. Es gatavošu, es strādāšu, es lūkšu, es kalpošu. Jūs kalposiet un komanda kalpos. Mēs to izdarīsim. Jo, klausies, pēc pētījumiem un vispār pēc pieredzes un tā tālāk. Ja draudze neaug, cilvēkiem ir tendence nomirst, zini to? Viņi nomirst. Cilvēki nedzīvo mūžīgi. Arī draudzes mirst. Un ja netiek dibināts jaunas draudzes, tad Dieva draudze izbeidzās. Ja mēs esam grupa draudze, ja netiek dibināts jaunas grupas, vecās mirst, dažas mirst, ja jaunas netiek dibināts. Zini, kas ir demografiskā situācija Latvijā? Kāda ir? Tā ir draudzes demogrāfija. Ja ir tikai mirst un nenāk klāt, draudze izbeidzās. Tev to vajag? Un ja maz dibina grupas jaunas, maz, tad labākā gadījumā draudze izdzīvo, bet neizpilda savu funkciju. Ja mēs gribam augt, tev jāiet un jāizdara. Tev tas jāizdara. Lienčik, tev. Juliančik, tev. Raivi, tev arī. Visu priekšā. Kaspars, tev tas jāizdara. Tev būs pavāra grupiņa. Ok. Man Dievs skaidri parādīja, kā līderi un vergi, mēs neesam visi te vergi, bet cilvēki paši no sevis nemainās. Grupiņas paši no sevis neatverās. Cilvēki brīvība paši no sevis neiegūst. Man pie tā, pirmkārt, kā vecākam mācītājiem, ir jākalpo, jāstrādā. Un daudz jāstrādā. Gribēja ar to dzīvi, palūgt no rīta dieviņi, tur palūdz, viss pēc plāniņa. Atbrauci, izdarīt tur kaut ko, atpūties arī vēl tur. Nē. Dievs saka, ej un sāc šo skolu. Es esmu ar tevi. Darām to? Halleluja. Halleluja. Debes Tēvs. Slāva Tev. Varam piecelties.
Halleluja. Shiba bankana maseti la robo kubresena. Kibra motosola na me kibra matasata la vesea. Kilo momo sorte bebe kidra sea. Shima kamera soto ba kamera sea. Halleluja. Oh, Deus Tev, slavu Tev. Halleluja. Slavu Tev, kungs. Halleluja. Siki mara debido sortu obrekebra seja. Slavu Tev, Tevs. Slavu Tev, kungs. Slavu Tev, Dievs. Halleluja. Nākamā gadā mēs šajā gadā ieplānojam 50 mājas grupiņas. 23 ir, vēl vajag 27. Tātad, man vajag 27 līderis. Lai būtu 27, vajag vismaz kāds 50 tos, kas cenšas par viņiem kļūt. Tātad, ja tu šodien pieņem lēmumu, ka tu darīsi to, ka tu ies uz to, tad nāc šeit priekšā. Paņemiet nos. Ja tavs lēmums šodien ir, ka tu ies uz to, nāc, es lūgšu par tevi Dievu. Ka tu ies, mācīsies šajā skolā, ziedos savu laiku un iesim. Ja tu pieņem lēmumu šodien izdarīt to, tu vari. Tu vari. Tā nav nekā neiespējama. Tas kungs ir ar tevi. Kā tas kungs bija ar Mozu, kā tas kungs bija ar Gideonu, tas kungs ir ar tevi. Kā tas kungs ir ar Dāvidu, tā tas kungs ir ar tevi. Tu vari to mēģināt, tu vari to censties. Tu vari sēdēt 2-3 gadus pēc kārtas, 2-3 klasē, bet tu vari to darīt, tu vari iet uz to. Halleluja! Slāva Tev, kungs! O, kungs, Jēzu, es lūdzu svētī šos svētos vīrus un sievas, kas ir izlēmuši darīt to, ko viņi nevar. Ka viņi grib iet tur, kur vēl neviens nav gājis. Ka viņi ir apņēmušies iet tur, ko viņi nevar savā spēkā. Ka viņi apņēmušies ziedot savu laiku un savu dzīvi priekš Tevis. Priekš cilvēkiem, kas Tev nepazīst. Lai izglābtu viņus no pazušanas un ievest mūžīgā dzīvībā. Svētī katru, dari stiprus, pilnīgi absolūti brīvus, ar paceltu galvu. Halleluja! Un es Tev pateicos, ka viņi ies, ka viņi cīnīsies, ka viņi darīs, un ka Tu esi un būsi ar viņiem. Un ka viņiem pievilksies cilvēki, ka viņi ies pie cilvēkiem, atradīs viņus, ka viņi ienāks Tavā valstībā, ka viņi katrs atvērs savu grupiņu, ka katrs mīlēs un rūpēsies par cilvēkiem, kas kļūst par mācekļiem. Dievs, paldies, ka Tu mūs vairos un svētīs. Es slavēju Tev par to, ka Tu viņus svētīs caur to finansiāli. Tu viņus svētīs caur to visādi citos veidos. Tu darīsi viņus stiprus un brīvus. Paldies Tev, es Tev pateicos par katru, kurš atsaucās aicinājumam. Kalpot Tev un darīt Tavu gribu. Amen. Esiet svētīti, es jūs šajā brīdī vau, kā mīlu. Nopietni. Ļubļu. I love you. Ich liebe. Ti amo.